Pašvaldības uzņēmums Labiekārtošana D uzsāka soliņu uzstādīšanas darbus pilsētas parkos. Atgādināsim, ka ziemā visi soliņi no centrālā parka tika izvesti uz uzņēmuma noliktavu, lai veiktu to remontu un atjaunošanas darbus. Kā pastāstīja Labiekārtošana D valdes loceklis Sergejs Blagoveščenskis, parasti tiek veikts tekošais soliņu remonts, viena dēļa nomaiņa, nelieli krāsošanas darbi un tiek mainīti stiprinājumi. Tomēr lielākā daļa mūsu parku soliņu ir izgājuši no ierindas un ir novecojuši. Tāpēc tika pieņemts lēmums tos visus restaurēt. Līdz ar to centrālajā parkā tika restaurēti 74 soliņi, kuriem pilnībā tika nomainītas koka detaļas un restaurētas metāla. Tagad tas pats tiek darīts Dubrovina parkā. Kā atzīmēja Blagoveščenskis, kapitālais soliņu remonts ir ekonomiski izdevīgāks nekā jaunu soliņu iepirkšana. Praktiski visu ziemu uzņēmuma darbinieki strādāja, lai soliņus savestu kārtībā. Tagad tie atgriežas savā iepriekšējā vietā un pilsētnieki atkal var doties garās pastaigās uz parku. Labiekārtošana D vadītājs aicina visus uzņēmumus, kuri piedalījās soliņu alejas izveidē, pievērst uzmanību savu izvietoto soliņu veidolam. Dažiem no tiem arī ir nepieciešama atjaunošana.